Šodien zāles vietā izdomāju, ka uzkāpšu kalnā. Man te aiz mājas, te es dzīvoju, ir tāds labs kalns, kur varētu uzkāpt. Bet viņš tāds diezgan liels. Es jau tad pieredzi kaut kādu pa Gruziju dzīvojot, esmu dabūjis. Vienmēr liekas, kas te ko neuzkāpt. Un tad jau pēc pirmiem 50 metriem tu saproti, tu esi bišķiņa kļūdījies. Es jau tagad piekusts jau. Nu, ot. Un tagad jau močījam. Tā pizdzēts te jau ir. Te jau ir pizdzēts jau. Bļaļ. Tā. Cerams, ka tas kalns viss tāds nebūs. To jau es pagājuši gadu gribēju. Tā. O tā. Jā, es jau piekusis jau tagad. Pizdiets. Vēl tikai sākums. Un te jau bišķiņi jau uzkāpjot jau ir jau normāli skat, ne? Tā māja diezgan forši tur dzīvot ir. Vītīgā kalniņā. Foršs skats pār pa pilsētu. Tur gan nav īpaši forši. Kalns priekšā. Šitien vēl normāli. Nu tā, kur es dzīvoju arī normāli droši pēdējos stāvos. Gan drīz jau tagad viss Tbilisī redz. Kalns paliek. Vien grūtāk uzkāpt. Klinšu kāpšana. Kas ir klints? Tad, kad tāds ciets ir šitāds te, ja? Vai klintī jābūt tādai, kur jāsit ir tapiņas iekšā un jālēna vīravu. Un tajā dažās vietās tā arī ir. Gan arī vīravu jālēna. Diezgan stāvs. Bišķi jāpieliek, bišķi jāieskrienās. Sirdsdarbība jau vispār uz maksimumu sit. 165, 170, ja tā ilgāk kāp un neatpūšās. Nu, man maksimums ir 180. Tā. Vien tuvāk galam iet, vien stāvāks paliek. Grūtāk kāpt. Bet drusciņa enerģija dod labie skati. Nezinu, atkal kaut kāds 10-15 minūtes jau ej. Nekur tālāk liekas, ka nav tikt. Ir kā, ka paskatās uz Tbilisī, tad it kā jau vairāk redz. Kalns. Liekas, ka tūliņās būs gals. Bet iet un atkal tikai nav. Un tā, tiem kalniem man visu laiku ir. Sākumā jau es ritīgi ierāvās. Domāju, nu te jau ātri uzskries, kas tad ir 10 minūtes. Pēc stundas tu saproti, ka tu knapi pusē vēl esi. Tāda te kalni ir viltīga. Drusciņi paskatās. Skatos. Atvēl telpu. Un dur tālāk. Jā, kāpoties kalnos, Wim Hof, un tad Dulais vecis, kas ir elpošana un tur kalnos kāp un saldējās. Viņam tur tā, tas kurs elpošanai ir 30 reizes, tur ritīgi elpo, un tad aiztur elpu. Un tad, kad sāk viņu taisīt, pēc kāda ilgāka laika, ritīgi galva reibst. Un šodien jau kalnos kāpjot pilnīgi tas pats. Pakāp. Drusciņi pietupjās šitā, ceļās augšā. Galva ritīgi riņķo. Tā, te ir labā vieta. Klintīt. Te bišķiņ jāieskrienās
Cerams, ka nenoripošu zemē. Tā, obanā. Vien trakāks te paliek. Obļa. Jā. Tā, dzīvs, laižam tālāk. Tā, nu re, kur tāda maliņi izskatās. Bet nu tur, nu kā būs? Būs jau kalnam gals vai nebūs vēl? Šitā tik iet un ieraug maliņu un liekas, ka gals būs un nav vēl gals. Jūties nedaudz apist. Tā. Laižam. Nu jau gan arī redz visu Tbilisi. Tbilisi. Joptē. Šitā ir te. Neskatās, kur kāja liek. Te var paraut uz actiņu. Šitā. Nu. Cik jau ilgi kāp? 49 minūtes. Normāli. No lejas likās 10 minūtes un būs augšā. Nekā. Un te arī vēl nav kalnam gals. Maliņa. Šitā viltīgā maliņa. Izskatījās, ka būs. Jākāp vēl. Jākāp. Aiziet. Nu, ir kalnā uzkāpts. Kopējais kāpšanas laiks 56 minūtes. Nu, gan arī stunda. Tā jau izskatās. Gatavojās kaut kā. Nezinu, kociņu laikam sastādīt. Vai kaut kāds zaļuma. Tāds te smuks. Vasarai gatavojās. Te arī pagājuši vasar staigāja pa kalniem. Tad redzēju, ka braukā te pa kalniem lielās ūdens mašīnas un laist krūmiņas darās. Viņi te rūpējās par to dabu. Sādāk, ka te viss būtu izkalds droši vien, kad... Obļa! Nu tā ir. Pa stāvo kalnu. Nenoliek uz acu, tā vajag nolikt uz acu, tur, kur gandrīz vai līdzens ir. Labs, ne? Ir tīgi smuki izskatās. Man jau no ritīgi cepītie kalni, es nevaru izturēt, man ir tāda uzreiz iekšā, kad normāli pa kalniem pastaigā. Tā laikam jau būs jādara tā, kā man patīk darīt. Es skatos, ka te var aiziet vēl kaut kur, bet te nav nekādas taciņas. Bet tas vienmēr man ir aizvedis tieši uz labākiem ceļiem, ka es ieparos kaut kur kalnā pa vidu. Tad tas man ir aizvedis vienmēr viens interesantākajām vietām. Tā kā bliežam tik. Nav ko iet pa taisnu ceļu. Nav nekas interesants. Tā. Uzmanīgi neizmīdam kociņas jaunās. Drīz jau kaut kur vajadzētu parādīties. Kaut kādai taciņai vai kaut kam tādam. Bet vismaz uzkāpts augstāk būs. Un te jau kaut kāda viena mazā taciņa. Asie. Beļa kā te teikt cauri. Au. Tā, kaut kāda taciņa ir. Man vajag augstāk.
kaut kāds tornis. Tā. Tā. Drīz jau izskatās, ka ir gals kalnam. Izskatās, ka ir gals. O, šitien. Dodamies te. O, kur kaut kāds sunčs. Sunčī. Sunčā. O, sunčī. Causēs. Šitā dāmīte uz zāli kaut kur nāca, man liekas, ka tā lielā pakaļa. Es viņu arī te, man liekas, ka pagājušajā gadā satiku kaut kad tāda baigā kalnos gājējus. Liela pakaļa uztaisījusi. Pīļu lūpas ir ielikusi. Tāda interesanta. Krievuški izskatās, man liekas, ka ot tā. Bišķiņ paklačājās, bišķiņ kādu apdiršu arī pa ceļām. Tas viss pie lietas. Iedomājies, ūdeni te rok, ja? Taču kalnos ūdeni var atrast. Tāds sajūta, ka jāizrokās līdz kalnam, līdz leju, un tad var kaut ko atrast. Bet acīm redzot, kaut ko te var izsūkāt. Interesanti. Ūdens strautiņi kalnos. Vidū kaut kur ir droši vien, kā uzbraukuši pašā kalnu galotnē. Akrakt. Nu, ja jārok, tad jārok. Ko tad padarīs? Ūdeni jau kaut kādu vajag, ne jau te vedīs augšā. Nu, bišķi ir ko vēst. Ja būtu jāved. Nu, te jau esam klāt. Mtsminda park. Mtsminda. Tie trakie burti, vārdi. MT kopā. Mtsminda. Blisi un normāls. Kļūstam. Tārpiņš. Vilcieniņš. Tur izlaida viņu pagājušajā gadu laikam. Nu, kas normāls. Te ir vēl visādi labās atrakcijas. Tur ir tāds, ka pa ūdeni, bet to vasarā pa karstcītīgi. To viņi nes ies garām tur. Kaut kas jau ir vaļā. Pirmās siltās dienas. Šodien 23, 24 ārā. Ritīgi normāls laiks jau. Jau kaut kas ir vaļā jau. Šitien ir tas labinieks, kas bija forši. Pa tādu laivu, tur ūdens. Līst par tiem 50 tuvāk redzēt. Kur tāds. Tev tur uzvelk, tādā sēž ūdens. Tur ir tik daudz ūdens, ir tik apšķakstās galīgi šlapš, tad tur nāk ārā. Un tad tur tajā galā ir kāds ir tik labs, lejā laiž.
Tas bija, šitais bija daudz interesantāks nekā tas tārpiņš. Tas pokmāja tur. Jā, vasarā jau tad vēl tas trūklaks ir. Normāls tur tādas. Bet jau te vēl nekā nav. No visu sitās augšā. Kur tu tur aiziet paskatīties kaut ko. Ielaidīsim klāt. Paskatīties šitien. Normāli. Kaut kāds rats vēl var pabraukt normāli. Pabraukāties. Bet daudz augstāk, ka tu tur netiek laikam kaut kā bijis, tur bija uzbraucis līdz tiem kalniem tikai tur un viss. Tas rats tādā kalnēnā vietā es reiz diezgan jēga nav, kāda nav. Tāpat jau diezgan augsts te visur ir. Jā, šitas te arī labs bija. Inčīgs tas te bija. Te uz krēslos sēž tām ķēdēm un tad tur arī tad tu izmētā, izlidinā pa gaisu. Tas var tāds interesants. Tas man patīk izlaist. Vagonī vēl. Uzbraukt augšā, nobraukt lejā. Līdz kaut kādam 11. vakarā, laikam, vai 12. Jā, un te jau ir tikā skatāmā vieta. Piekus skāpēt augšā, te var atnākt te pasēdēt. Sākās jau vairāk lejiešana. No, kaut kāds pirmais mazais ūdenskritums izlīdis no kalna. Un aiziet. Vai kur ir ūdens? Caur kalniem tek. Droši vien, ka tur veči pirms tam, ko filmēja, atraduši vienu tādu te strautiņu. Un izsūknējuši no kalnām vida. Un te jau strautiņš uzbrucis staciņai. Strautiņam piepakājas, ka jums te gājiet. Kaut iznācis te kaut kur. Tur. Nu, normāls arī šitien.
Te jau laižam cauri rajonam ar nosaukumu Sololaki. Aha, dod tik virsū. Pufika aizbraucu sataiks. Šodien arī bija dzīvoja pagājuši. Nē, pirms braukt uz kalnu, tad zem mēnesi nodzīvoja. Tuvu centrs. Nav daudz kalnā jākāp. Diezgan apakšā ir. Gan vecās mājas, tikai jaunās te nav. Jau vairāk kā vecpilsēta. Jo tepat jau aiz stūra ir centrs. Visur spāras veikaliņi maziem. Lielākoties viņi visi caur diennakti strādā. Mazie pārtiks veikaliņi. Aliņi grib nopirkt vai kaut ko tad tur. Nu un maiznīciņas. Kaut ko dabūt kačapuri un pīrāgveidīgai mīkls no mīkls. Tas tik visādi tur nav ar pupalmiņiem, tur ir un vēl viss kaut kādi, tur nav avist un jā. Jau gandrīz pašā centrā. Viņa brīvības laukumā.